Šis ir mežs. Kas par to liecina? Redzam lielus un sīkākus lapu kokus, biezus krūmus. Tomēr īstenībā te slēpjas kas cits, par ko sākotnēji šeit nokļūstot pat nenojaušam. Aiz zaļā un blīvā koku vainagu klāja ir paslēpusies sena parkveida pļava. Lai to atjaunotu senajā krāšņumā, vispirms ir jānoņem aizaugums. Parkveida ainavā neiederīgie koki un krūmi. Rūpīgs cilvēka skats un vērtējums ir noteicis, kuri ir šeit piederīgie koki un tāpēc saglabājami. Daži no tiem ir pat vairākus gadsimtus veci. Atjaunošanas sākumā zeme ir atsegta un līdzinās uzartam laukam. Taču pavisam drīz sāk mosties zemē ilgi gulējušās dabisko pļavu augu sēklas. Pamazām veidojas parkveida pļavām raksturīgā, daudzveidīgā sugu sabiedrība. Jau pavisam drīz atjaunošanas darbos talkānā govis, un pļava kļūst par ganībām. Jau 3. atjaunošanas gadā parkveida pļava ir ieguvusi tai raksturīgās ainavas aprises un dabiskiem zālājiem piederīgos augus koku pakājē. Zied un smaržo lielziedu vīgriezes, sveķenes, kalnu āboliņš, pīpenes un 10 citu sugu. Tieši parkveida pļavās ir visaugstākā augu daudzveidība. Tā var sasniegt pat 80 augu sugas vienā kvadrātmetrā. Atjaunotajām pļavām līdz šādiem rekordiem vēl kāds laiks, taču ar pārdomātu apsaimniekošanu un regulāru noganīšanu tās pavisam drīz pievienosies tiem dažiem simtiem hektāru parkveida pļavu un ganību, kas Latvijā vēl atlikušas. Parkveida pļavas un ganības veidojušās gadsimtu laikā cilvēka un dabas miedarbībā. Zemnieki šeit ganījuši lopus, kokos likuši medusdores, pļāvuši sienu. Lopi izmantojuši gan daudzveidīgo barību, gan lielo koku ēnu. Tā radusies unikālā telpa, kura lapkoku praugrauzim un daudzām citām retajām sugām ir gandrīz vienīgā piemērotā dzīvotnē. Parkveida pļavas ir Ibērijas dehesām un Āfrikas savanām radniecīgas dzīvotnes. Pirms 100 gadu tās pletās apus Gaujai Latvijas ziemeļos. Šobrīd šīs Latvijas kultūrvēstures liecinieces un dabas daudzveidības oāzes saglabājušās vien nelielos, izkliedētos fragmentos un tikai pateicoties dabas atjaunošanas rīcībām un apņēmīgiem zemes īpašniekiem. Latvijas dabas fonds turpina apzināt, atjaunot un apsaimniekot parkveida pļavas Ziemeļgaujā un citviet Latvijā, lai saglabātu unikālo dabas un kultūrvēstures vērtību, kas ir apliecinājums dabas un cilvēka mijiedarbības nozīmei.